Labdien, mani sauc Ieva, un šajā video receptē es jums parādīšu, kā mājās pagatavot ķermeņa sviestu. Lai to izdarītu, mums būs nepieciešams kāds augu sviests. Šoreiz es izmantošu nerafinētu šī sviestu, augu eļļu, es izmantošu vīno kauliņa eļļu un ētriskās eļļas pēc jūsu izvēles. Lai pagatavotu ķermeņa sviestu, no sākuma mums ir nepieciešams izkausēt šo te nerafinēto šī sviestu. Šeit ir 50 grami, un es to lieku ūdens peldē kausēties. Lai sviests nebūtu pārāk ciets un to būtu viegli uzklāt, es ieteiktu pievienot aptuveni 40% eļļas. Šajā gadījumā tie būs 20 ml. Ja sviestu gribas pagatavot vai nu cietāku vai mīkstāku, to tieši var ietekmēt, liekot vai nu vairāk vai nu mazāk eļļas. Svarīgi ir šī sviestu nepārkarsēt, jo tad atdziestot tas veidos nelielus graudiņus, kas nebūs īsti patīkami lietojot šo ķermeņa sviestu. Tad lēnām garā izkausējam sviestu. Ja jūs vēlaties, jūs šim maisījumam varat arī pievienot citus produktus, piemēram, bišu vasku vai dažādu eļļu maisījumus. Tāpat arī sviesta vietā var izmantot mango sviestu vai jebkuru citu no sviestiem. Kad šī sviests ir gandrīz pilnībā izkusis, to ņemam ārā no ūdens peldes, lai tas nejauši nepārkarstu. Un atlikušie gabaliņi izkusīs paši šajā temperatūrā. Un šī brīdī jau mēs varam pievienot ētriskās eļļas. Es šoreiz izvēlēšos ilangi ētrisko eļļu. Un uz šo te daudzumu, kas ir aptuveni 70 grami sviesta, pievienošu 20 pilienus. Ētrisko eļļu noteikti var pievienot arī mazāk, atkarībā no jūsu gaumas un cik stipru aromāts jūs vēlaties. Šādu pat sviesta un eļļas maisījumu var izmantot sejas ādas kopšanā, bet tad tas noteikti ir ikdienā jākombinē ar kādu mitrinošu līdzekli. Vislabāk šo te ķermeņa sviestu, kas ir augu sviestu un eļļas maisījums, uzklāt mitrai siltai ādai, un to nevajadzētu noteikti lietot uz sausas ādas. Tātad sviests ir pilnībā izkusis, un to mēs varam iepildīt trauciņā. No izmantotā produkta daudzuma man izdevās piepildīt 60 ml tilpuma trauciņu. Ir pagājis aptuveni pusotra stunda, un ķermeņa sviests ir sastindzis. Tas izskatās lūk šādi, un uzglabājot to tumšā vēsā vietā cieši noslēptā traukā, šī ķermeņa sviesta derīguma termiņš būs vismaz 4 mēneši. Šo sviestu var izmantot ne tikai ķermeņa kopšanai, bet arī kā roku kremu, kāju kremu vai sejas ādas kopšanas līdzekli.